8. psalms, šķiram vaļā un skatāmies. 1. pants ir ievads, tātad dziedātāja vadonim Dāvida dziesmu uz gitita. 2. pants un 10. Vai jūs redzat, ka viņi ir ļoti līdzīgi šie divi panti? Ja? Kungs, mūsu valdnieks, cik augsti godājams tavs vārds. Ja? 10. pants līdzīgi. Kungs, mūsu valdnieks, cik goda pilns ir tavs vārds. It kā mazliet atšķirība, bet senebreju oriģinālā viņi ir identiski vārdi. Ja? Psalms ir ieskauts no kaut kā, ja? Tāds apskāviens. No abām pusēm ar divām rokām Dievs mūs apskauj un teica šī psalmā mums tiek paziņots, ja? Ka kungs ir mūsu valdnieks un goda pilns ir viņa vārds. Kurš tad ir tas kungs, mūsu valdnieks? Tie, kas nākat uz Baltazara mājas grupiņu, jūs jau to nojaušat un zināt, ko es sacīšu. Oriģinālā ir sacīts Jehova mūsu Adonai, cik goda pilns ir tavs vārds. Jautājums tagad ir tāds, kāds ir iemesls, jeb cēlonis šim paziņojumam? Kungs, tu mūsu valdnieks, cik goda pilns ir tavs vārds. Kas ir cēlonis? Izejot no 8. psalma. Kas ir cēlonis šim paziņojumam? Kā jums šķiet? Skatās uz mēnesi un zvaigznes. Jā, tieši tā. 4. pants ir atbilde uz šo jautājumu. Ja? Dieva godība, Dieva slava, slavēšana ir būvēta uz šo momentu, ka mēs redzam to, ko viņš ir radījis. Ko viņš ir radījis? Kurš gan no mums nav klausījies sienāžos vasaras naktī vai varžo korī? Mums nevajadzētu teikt, man nepatīk tas. Tieši tāpat kā man ļoti nesimpatizē, ja kāds saka, kaut arī bērnībā man arī tas tika līdzīgi potēts. Ja? Atkal uz palodzes tas balods sēž. Balods ir īpašs putns izcelts Bībelē, vairākas reizes dažādās šķautnēs, kā tas norāda uz Dievu. Ir vērts paņemt to balodu acu priekšā, nebarot viņu un vērot viņu. Kad stundu vienkārši vērot un domāt par to, ko Dievs grib mums pateikt caur šo putnu. Mamma jau no palodas tīrīšanas viedokļa, ko viņš tur sēž. Un tieši tā kā tagad arī tika atzīmēts, 4. pants mums paziņo, ka mums ir jāvēro, kas debesis, jo tās ir tavu roku darbs, Jehova Adonai, tu to esi radījis, mēnesi un zvaigznes tu esi radījis. Citiem vārdiem, mums ir pateikts tas, ko liela daļa cilvēku ļoti reti dara, varbūt kāds vispār nekad nav darījis. Ja? Jāvēro ir nakts debesis. Pa dienu tas ir skaidrs, ja? Izbrauciens, ja? Atpūta, relaks, ne? Bet pa nakti izej un vēro mēnesi un zvaigznes. Droši vien ziemā pa nakti īpaši negribās atrasties ārā, vai ne? Augsts, vai ne? Mēs ar Sanīti gan tā nedomāju, ka mums ir augsts. Ja? Vakar mēs, piemēram, bijām karjerā peldēties Āliņģī. Un, zināt, pēc tam ir silts, patīkams, vai ne? Un ja vēl to pa nakti darīt un varētu vērot nakts debesis, mēnesis un zvaigznes. Ja? Man tā doma simpatizē, es te domāju, kā to varbūt arī varētu mēģināt no īstenībā. Apgulties, gulēt un vērot. Paiesim soli atpakaļ uz 3. pantu. Kalvi, izlas lūdzu. No bērnu zīdaiņu mūsu esi izveidojis pretstāvi saviem pretiniekiem, lai liktu apkust, saviem naidniekiem atriebējiem. Vai ar šo pantu mēs esam sastapušies arī jaunajā derībā? Vai ne? Es gribētu, ka mēs visi zinātu to, ka šis ir viens no tiem pantiem, kurš ir citēts un pats Jēzus Kristus citē jaunajā derībā. Pagājušajā reizē, kad noslēdzās sabatskola, mums ar Ernestu tā sanāca saruna, un pēkšņi izrādījās, ka ir kāda neuzsvērta lieta.
Un es šodien viņu uzsvēršu, īpaši uzsvēršu, ka Septuaginta, nu sāksim ar to, kas ir Septuaginta, kurš nezina, paceļ roku godīgi, kas nezina. Ja? Jo citādāk es jums uzstādīšu jautājumu, un te beigās var izrādīties, ka nezinām. Ja? Septuaginta ir vecās derības tulkojums no senebreju valodas uz sengrieķu valodu, uz jaunās derības valodu. Septuaginta mums ir noteikti jāiegaumē. Šis tulkojums tika izdarīts kad? Kad radās šīs te vecās derības tulkojums grieķu valodā? Pirms Kristus vai pēc Kristus? Pirms Kristus. Nevis pēc jaunās derības sarakstīšanas, bet pirms jaunās derības sarakstīšana, pirms Jēzus ienākšanas pasaulē. 3., 2. gadsimts pirms Kristus, pirms mūsu ēras ir tas laiks, kad top vecā derība grieķu valodā. Paši jūdi iztulko. Kāpēc viņi iztulko? Jo jūdi ir pazaudējuši visos savos izsūtījumos savu ebreju valodu. Viņi dzīvo pa visu pasauli, tā laika civilizēto pasauli. Un daudz no viņiem vairs nezina ebreju valodu. Un tāpēc ir top tulkojums grieķu valodā, jo jūdu garīdzniecība, jūdu tautas līderi saprot, mums ir jāsargā savas reliģiskās saknes un jāpalīdz tiem, kas vairs nedzīvo mūsu zemē, lai viņi var saprast veco derību, lai viņi var saprast Tanah. Vecā derība ir nepareizs nosaukums. Lai viņi var saprast Tanah, lai viņi var saprast Toru. Tanah ir vecā derība, kā mēs sakam, Tora ir 5 Mūzes grāmatas. Un tagad, atgriežoties pie mūsu 3. panta, Psalms 8. nodaļa 3. pantiņš, es te arī tev varu piedāvāt. Un te tiek sacīts no bērnu un zīdaiņu mutes, tu esi sev izveidojis pretspēku. Kur ir rakstīts jaunā derībā šis pants, kur Kristus viņu citē? Kad viņš izdzer no tempļa tos tirgoņus. Ja, 21. nodaļa Mateja evaņģēlijā uzšķirsim. Šī gadījumā noteikti uzšķirsim, bet neaizmirstam ielikt pirkstu arī vēl šī psalma 8. nodaļā, jo mēs pie viņa atkal un atkal atgriezīsimies. Mateja 21. nodaļa, 15. 16. pants, 15. un 16. pants. Dāvida. Bet, kad augstie priesteri un rakstu mācītāji redzēja brīnumu darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus dievnamā kliedzam un saucam Oziānu Dāvida dēlam, tad tie apskaitās un sacīja uz viņu, vai tu nedzirdi, ko šie saka? Tad Jēzus saka tiem, dzirdi gan, lai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes, uz savu slavu sagādājis. Mēs sēžam klusā dievnamā. Pirms mēs ejam klāt pie 16. panta, kas ir mūsu uzdevums, tomēr es nevaru paiet garām tam, kas notika mirkli iepriekš. Ja? Kā Ernests jau pasvītroja, tur notika nenormāls tracis, ja tā varētu latviski izteikties. Ja? Jēzus ienāk dievnamā, viņš tur gāž galdus, tur cilvēki sāk kliegt, dzīvnieki tur bļauj, putni kladzina un tā tālāk, kas tik tur nenotiek. Senajām paražām esot nozīmēt bankrotu, kad apgāž to galvenu naudu. Pilnīgi haoss iestājas, ja? Un tai brīdī visā tai notikumos bērni sāk kliegt. Ko viņi kliedz? Jāna Dāvida dēlam. Viņi nekliedz, mamma, tēti, kas te notiek? Nekā tam līdzīga. Saprotat? Tā haosā bērni visu normālāk reaģē. Ja? Un viņi ir jau noteikti sastapušies ar Jēzu jau iepriekšējās dienās, nedēļās, mēnešos, un viņiem simpatizē Jēzus klātbūt, un viņa mīlestība. Viss, ka par kaut ko liecina, ka viņš ir kaut kas īpašs. Ja? Un viņi tajā brīdī no viņa lūpām izlaužas. Es pat teiktu, lietot tādu terminu, praviešu gars izlaužās. Oziāna, Dāvida dēlam, bērni sāk slavēt Dievu. Ne? Jēzus tagad sastopas ar šiem te vārdiem. Lasam vēlreiz 21. nodaļas 16. pantu. Garīdzniecība saka viņam, vai tu nedzirdi, ko šie saka? Viņi tai haosā mēģina patiesību aizstāvēt.
bet kaut kas tur nav kārtībā. Ja? Un ko Jēzus atbild? Jēzus saka tiem, dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši? Viņš nesaka to tādā klusumā, jo projām tas haus tur notiek. Bet viņš šiem te līderiem atbild, ja? Viņš ir sadzirdējis jautājumu un atbild. Vai nekad neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes tu sev slavu sagādājis? Ko Jēzus ir sev sagādājis? Slavu sagādājis. Atceraties šos divus vārdus. Slavu sagādājis. Ejam atpakaļ uz Psalmu 8. nodaļu, 3. pantu. Tu esi izveidojis pretspēku. Slavu sagādājis, Jēzus saka. Viņš citē Psalmu 8.3. Bet 8.3 ir rakstīts sagādājis pretspēku. Tad ko Jēzus tagad dara? Pats Jēzus izmaina vecās derības tekstu. Ko viņš izdara šajā gadījumā? Kāpēc viņš nesaka, pret jums, priesteri, ir sagādāts pretspēks ar bērnu un zīdaiņu muti, bet viņš saka, nē, slavu esam sagādājis. Te ir tas moments, kā Jēzus laikā vecā derība ir pieejama divos veidos. Senebreju valodā un Septuagintas grieķu teksta valodā. Un Jēzus šajā gadījumā, atbildēdams priesteriem, citē Septuagintu, precīzi citāts no Septuagintas. Psalms 8.3 grieķu valodā Septuaginta. Jēzus citē. Pats Jēzus lieto Septuagintu. Mums ir jālieto arī šis tulkojums, lai labāk saprastu vecās derības tekstus. Visa vecā derība no 1. mūzes līdz Malahijam, jo Jēzus to darīja. Varbūt ir vēl kāda vieta, kur Jēzus citē tieši Septuagintas to? Nu, tev būs jāmeklē. Bet mēs vēl atgriezīsimies pie Septuagintas mirkli vēlāk. Ja? Jautājums ir tāds. Pasaulē es arī tā paskatījos, pievērstām uzmanību, ik pa brītiņu pavīd tādas skeptisks jautājumu. Nu, redzat, Jēzum mēs varam neticēt, jo viņš pats sagroz tekstu, vai ne, un tagad saka slavu sagādājis. Ebreju tekstā nav tā. Ja? Un aizmirst to, ka ir arī grieķiskais teksts. Bet ar kādām tiesībām tad Jēzus lieto grieķisko tekstu? Ar kādām tiesībām viņš lieto šo vārdiņu slavu sagādājis? Izrādās, ka jūdi, kad viņi ir tulkojuši paši jūdi to izdarīja pirms Kristus, tāpēc tas ir autoritīvs tulkojums. Ja tas būtu noticis pēc Kristus, tad tur jau būtu tāds varbūt mēģinājums, ja, iztulkot tā, lai tas neatbilst uz Jēzu Kristu, ja jūdi taču noraida Mesiju. Bet Jēzus vēl nebija ienācis pasaulē, tāpēc viņi izdarīja godīgu tulkojumu, kuru pats Kristus lieto. Un kāpēc slava? Pastīsimies dažus mirklīšus uz to, kāpēc ir tāda nesaskaņa. Pretspēks mūsu tulkojumā un jaunajā derībā slava. Uzšķirat lūdzu Psalms 21.14. Pāris teksts vienkārši apskatīsimies tādām līdzsvarām. Celies kungs savā spēkā. Mēs dziedāsim un daudzināsim ar cīkarām tavu varenumu. Dieva spēks atklājas tad, kad mēs daudzinām, slavējam viņu. Jūs saprotat? Tad, kad mums ir vajadzīgi, laikam mēs dzīvojam tiešām mierīgos laikos. Mēs pat Ukrainā nedzīvojam. Mums ir viss kārtībā, tāpēc mēs diezgan maz slavējam Dievu. Tad, kad tu slavē Dievu, Dieva spēks tiek atraisīts. Nevis Pāvils cietumā. Precīzi. Viņš zina šo te pamatprincipu, slavē Dievu un notiks kaut kas. Jeb arī tas, kur koris gāja pa priekšu vecajā derībā, atceraties, vai ne? Un armija bēga ienaidnieki. Slava iet pa priekšu. Tas ir princips, kurš mums ir jāiemācās. Un nevajadzētu teikt, ja kādam ienāk prātā doma, ja, ka tas nenotiek. Varbūt nenotiek tāpēc, ka tu to neorganizē, un tu to neuzsver. Un tad meklēt labāk draugu. Nē, visās draudzēs tu atradīsi problēmas. Ja? Mums ir problēmas, un tai draudzē, kur tev no malas skatoties liekas, viss ir ok, ja? Tur tu ātri vien ieraudzīs problēmas. Ātri vien. Ja? Vēl viens teksts, 29. nodaļa psalmos, 1. pants.
29. nodaļa, 1. pants. Dāvida dziesma, dodiet tam kungam jūs Dievu dēli, dodiet tam kungam godu un slavu. Dodiet tam kungam godu, tas ir tas vārdiņš spēks, jeb pretspēks, 8. nodaļas 3. pantā, tas pats ebreju vārdiņš, ja? Un slavu dodiet viņam, ja? Tad, kad mēs slavējam, tas ir momentā sinonīms, ja? Dieva spēks sāk atklāties. Ja tava lūkšana ir pierasta pie tā, ka man ir asaras jālauž un jāraud, Dievs redz, kādas mums ir problēmas, ja? Tā nav slava un spēks neatklāsies. Saprotat, ka mums ir jāiemācās. Jā, es iedomājos, tu uzsvēri to, ka par to pretspēku un godu un slavu, kur pats Jēzus ir lietojis Septuagintas to tulkojumu, bet es iedomājos, cik precīzs ir tas tulkojums uz latviešu valodu vispār. To mēs katrs redzam. Ja mēs paņemam, teiksim, no senēbreju oriģināla un skatāmies šī vārda nozīmes, cik precīzi varbūt tur latviešu valodā kaut kas nav tā iztulkots. Tāpēc tur ir tās pretrunas. Jā, mums ir jākļūst par Bībeles pētniekiem. Ja? Mēs nevaram turēties tikai pie vienas Bībeles. Es noteikti to neteiktu gadus 20 atpakaļ. Bet tagad, kad mums ir dažādas Bībeles, ka mums ir internets, ka mums ir tik viegli ikvienam, ja jūs nezināt, lūdzu nākat klāt, es jums jau šodien pat parādīšu. Ja? Ikvienam ir iespējams lasīt ebreju oriģinālu un grieķu oriģinālu tekstu. Ikvienam no mums nav izņēmumu. Bet tie oriģināli ir uzrakstīti pirms Kristus dzimšanas, lai nav tā, ka ja pēc Kristus tur kaut kas samainīts. Ir tādi oriģināli? Mēs tikai par tādiem runājam. Tādi ir, jā. Tad, kad es lietoju vārdiņu vecās derības senēbreju oriģināls, tad iet runa par tiem oriģināliem, kur ir tapuši pirms Kristus. Kad es runāju par Septuagintu uz pārtulkotu grieķu valodā, iet runa par sava veida grieķisko oriģinālu pirms Kristus. Mēs nerunājam par šito. Lūk, te mums ir problēmas daudz ko ieraudzīt. Lai iepazītu Dievu un saņemtu pestīšanu, pirmās lietas, sābetes lietas, protams, te viss ir saprotams. Ja? Un ja mums nav citas iespējas, ja, Dievs jau strādā uz mūsu prātu, sirdi, ne, ar savu garu, gal galā tā ir gara dota grāmata. Ja? Bet ja tu gribi iet dziļumā un vēl vairāk atsprāgt vaļā Dieva slavai, tad vienkārši vēr vaļā visu, ko vien var atvērt. Ja? Tas nav, nekad nepiekritīšu un kļūšu vēl pārliecinotāks šī te apgalvojumā, tas nav mācītāju kaut kādu draudzes līderu pienākums. Tas ir katra mūsu pienākums pētīt rakstus. Tieši tāpat kā tev nav grūti atvērt telefonā Bībeli. Ir jums telefonā Bībeles? Kam nav? Es esmu pārsteigts, bet varbūt tev arī nevajag, ja? Jo es zinu tavu attieksmi, tavu dedzību par Bībeli. Bet tikpat viegli ir atšķirt ebreju tekstu ar krievu valodas atbalstu, jo lielākā daļa mums ir krievu vai ar angļu valodas atbalstu. Tikpat viegli ir atšķirt grieķu tekstu ar krievu vai angļu atbalstu. Ik viens no mums var jebkuru vārdiņu samīļot, aptaustīt, apskatīt, kā tad viņš skan tajā oriģinālā. Jebkurš no mums var ar vienu pirkstu spiedienu, ar vienu klikšķi atrast, kāda ir šī te vārda nozīme. Nekādas problēmas mūsdienās nav. Vai glikam nav tuvāk oriģinālam? Latviešu valodu tulkot? Es sapratu tavu jautājumu. Jebkurš Bībeles teksts ir jāapskata. Piemēram, tagad mēs esam it kā apstājušies pie 8. nodaļas 3. panta. Jebkurš Bībeles teksts normālam, piedodat, ka es tā saku, normālam Bībeles pētniekam pagājušā nedēļā bija jāapskata atverot Glika tulkojumu, 65. gada tulkojumu un 2012. gada tulkojumu. Jebkuru lietu, kuru jūs apskatāt, jums ir jābūt vaļā 3 bībelēm.
Nu, pētiet Bībeli, nelasiet viņu, pētiet viņu. Ejam tālāk. Lasām no 5. panta līdz 9. Tā ātri iepazīsimies, kas tur ir uzrakstīts no 5 līdz 9. Izlas, lūdzu, Edmunda. Kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko? Tikai mazliet tu esi viņu šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis. Esi to darījis par valdnieku par saviem radījumiem. Visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Avis un vēršus visnotaļ, arī laukus vērus, putnus zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlūkā. Kas tad šajos pantos ir aprakstīts? Ja? Vispirms bija tas 4. pants par mēnesi un zvaigzni, kas mums liek atzīt Dievu kā mūsu kungu un valdnieku, kā Jehova Adonai. Un tagad tiek pateikts 5. pantā, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēku bērns, ka tu viņu uzlūko. Interesants tas vārdiņš ir piemini, tas ir tas pats vārds, par kur ir sacīts. Ja? Piemini sabat dienu, ka tu to svētī. Kāpēc mums tas būtu jādara? Kāpēc jūs to darat? Mēs atceramies radīšanas notikums, radīšanas stāstu, atceramies radīšanas autoru. Ja? Tagad atkal šis te vārds mums parādās, ka Dievs arī cilvēku piemin. Viņš grib, lai šis cilvēks pievērš uzmanību šim radīšanas notikumam, un tāpēc viņš nepārtraukti to cilvēku mudina. Izej ārā, paskaties, kas ārā notiek, uz dabu palūkojies, ja? Un tu sāksi slavēt. Apstājies pie tā pavasarī, pie tā viena ziediņa un pusstundu lūkojies viņā. Nevis tā, ej pa to pļauju, vai cik skaisti, ja? Var to darīt mazliet rūpīgāk. Var lūgt arī Dievu garā ik brīdi, ja? Bet var arī apstāties, ielūkoties un veltīt to laiku pielūgsmai, kas pāries slavā. Un varbūt nenoplūkt arī, jā. Un tagad 6. pants, 8. nodaļā. Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva. Te iet runa par tādu hierarhiju, ja. Ir vispirms Dievs, kas pēc tam varētu būt nākamais hierarhijā. Paskatīsimies tagad šo te pantu, kurš arī citēts jaunajā derībā, šis 6. pants. Ebreju vēstule 2. nodaļa, 6. pants, 7. pants. Ebrejiem 2 un 7. Helvi, lūdzu. Īsu laiku, kuru esi darījis mazāk par eņģeļiem, ar godu un slavu tu esi viņu vainagojis. Jā, tagad cenšaties salīdzināt, šķirat abas šīs vietas vienlaicīgi vaļā. Ebreji 2.7 un Psalms 8.6. Ja. Psalmos ir rakstīts, tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva. Ebreju vēstulē ir rakstīts 2.7, īsu laiku tu viņu esi darījis mazāk par eņģeļiem. Tagad atkal es gribu uzsvērt to, cik nozīmīga ir Septuaginta, vecās derības tulkojums grieķu valodā. Pāvils, tagad mēs nerunāsim par Jēzu, bet apostoli Pāvilu. Pāvils šeit nerunā par Dievu, ja, šķīris no Dievu. Viņš saka mazāks par eņģeļiem. Vecā derībā vārdiņš Dievs, jaunā derībā vārdiņš eņģeli. No kurien Pāvils izroka eņģeli? Un te neiet runa, ka Pāvils tagad ir tas, kas sakropļo vecās derības tekstu un interpretē kaut kā. Ne? Nē, Pāvils precīzi citē vecās derības tulkojumu no Septuagintas. Tieši tāpat kā Jēzus to darīja. Cik nozīmīgs ir šis Septuagintas tulkojums. Ja jūs nemākat vēl atrast, kur ir Septuaginta internetā, paprasat, es jums parādīšu. Tūlīt pats pēc šīs nodarbības. Ar atbalstu krievu valodā, ar atbalstu angļu valodu paši pameklēt. Ja? Tā nav grūti, iemeklēt Googlē, iemetat Googlē Septuaginta ar angļu valodu. Vienalga, kādu jūs gribat. Jā, bet te cilvēka dēls ir rakstīts ar mazo burtu 6. pantā. Tas nozīmē, ka te
Runa ir vienkārši par cilvēkiem, nevis par Kristu. Tātad nepievēršat uzmanību lieliem maziem burtiem, jo te ir divi iemesli. Pirmais iemesls, gan vecā, gan jaunā derība ir uzrakstīta ar vienāda izmēra burtiem. Tas ir mūsdienu, ja tā varētu izteikties, ieviesums. Ja? Nebija lielo mazo burtu. Atcerēsimies to, tā ir arī interpretācija. Otra atbilde šo jautājumu ir tā, ka tad, kad Dāvids raksta psalmus 8. nodaļu, viņš raksta un pravieto par cilvēku. Bet pravietojumiem mēdz būt dubulta nozīme, un retos gadījumos ir pat trīskārša nozīme. Un tas ir viens no tiem gadījumiem, gan attiecībā uz 8. nodaļas 3. pantu psalmos, kur mēs redzam iet runu par cilvēku, kuru pēc tam Kristus pats pēkšņi, Mateja 21. nodaļā, paziņo, ka tas attiec uz viņu. Ne tikai uz cilvēku, bet arī uz Kristu. Kristus paziņojums. Ja? Mēs šodien gan vairāk uzsveram to, ka te iet runa par cilvēku. Ja? Šodien šī konkrētajā tēmā. Tagad 6. pants 8. nodaļā, vai ne? Iet runa par cilvēku. Cilvēks ir mazliet zemāks par Dievu. Pāvils saka par eņģeli. Un tāpēc man bija mirkli atpakaļ tas jautājums, kāda ir hierarhija. Ja? Ir Dievs, ir eņģeļi, ir cilvēki, ir dzīvā radība. Tāda ir hierarhija. Un Dievs sagaida, ka cilvēks, kurš ir virs dzīvās radības, virs putniem un dzīvniekiem, kas ir pieminēti šajā 8. psalmā, viņa uzdevums ir valdīt. Kāpēc tāda vārda te vispār kaut kur te nāca ārā, vai ne? 7. pantā, es esmu 8. nodaļas 7. pantā, to es darīšu par valdnieku saviem radījumiem. Tā ir radīšanas valoda. Ja jūs lasat 1. Mūzes grāmatu 1. nodaļu, tur 27. 28. pantu, jūs redzat, ka Dievs tieši tā arī paziņoja cilvēkam, tev būs valdīt pār viņiem. Tikai nevis valdīt un skaldīt, bet tev būs būt labam pārvaldniekam. Tu esi atbildīgs manā priekšā. Mēs līdz tam šodien nepaspēsim aiziet. To nozīmē būt atbildīgam. Kaut arī šīs tēmas ietvarā par to varēja runāt. Ja? Bet tagad es vēlreiz salīdzināšu šā psalma 8. un ebreju vēstuli. Pāvils nocitē šo te paziņojumu un saka, ka cilvēks ir mazliet darīts mazāks par eņģeļiem. Un kāpēc tā ir, ka oriģinālā ir rakstīts, cilvēks ir mazāks par Elahim. Jaunajā derībā cilvēks ir mazāks par angelos. Tātad mēs ieraugām šo te izceltību, ja tā varētu sacīt, vai ne? Ka cilvēks dažos gadījumos, mēģināšu tomēr iebraukt tajā tēmā, ko es nu pat teicu, ka nesanāks. Ja? Ir gadījumi, kad vārdiņš Elahim attiecas ne tikai uz Dievu. Uz ko vēl var attiekties vārdiņš Dievs, kā jums šķiet? Kā lūdzu? Jēzu. Jēzus ir Dievs. Dažos gadījumos mēs redzam, ka Elahim var nozīmēt arī eņģeļi. Kāpēc es to saku? Tieši tas, ko mēs tagad runājam, šis teksts ir pārtulkots uz grieķu valodu, un Elahim ir nosaukt par angelos. Ir tādi teksti, kur ir paziņots, piemēram, jūs esat dievi. Uz ko tas teksts attiecās? Uz cilvēkiem. Ja? Bet tur ir rakstīts Elahim, jūs esat Elahim. Arī cilvēks var būt Elahim. Bībelē mēs atrodam vairākas vietas, kur arī pagānu dievi ir nosaukti par Elahim. Un tad mēs varētu šodienas valodā runājot, ja, viņus raksta. Arī Bībelē var pamanīt, tiek rakstīti ar mazo burtu dievi. Ja. Tad, kad mums ir senēbreju tekstā vārdiņš Elahim, kurš ir lietots kāds 2500 reizes, tad mums vienmēr ir kontekstā jāskatās. Nebūs tā, ka visi 2500 reizes tas attiecas, kā es mīlu teikt, arī uz Kristu.
Nē, no konteksta mēs ieraudzīsim dažos gadījumos par eņģeļiem iet runa, dažos gadījumos par cilvēkiem, dažos gadījumos par ēlka dieviem, citos gadījumos par tēvu, citos gadījumos par dēlu, par Jēzu Kristu. Godīgi teikšu, neesmu pievērs uzmanību, vai Elahim arī svētais gars tiek izcelts. Bet es domāju, ka droši vien, vienkārši neesmu pētījis to. To visu ir vērts paturēt prātā. Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva. Tu to noliec drusku zem dieviem, jaunā tulkojumā ir rakstīts. Ja, es esmu tā izcēlis. Ja. Tātad šis Elahim, šis daudzskaitu forma. Ja. Un rezultātā mēs arī, lūdzu. Tā varētu būt ļoti būtiska doma, ja tas vārds sevi ietver iekšā arī debes pulkus, Elohim ietver sevi eņģeļus, tad pie radīšanas iespējams piedalījās arī eņģeļi, un tās pavisam savādāk visu jau izskaidro. Jautājums, tu pareizi spriedi, ir tikai viens solis jāspēr. Kādā veidā debesu pulks, jeb debesu eņģeļi piedalījās pie radīšanas? Jā, viņi piedalījās. Es teicu, mēģinu atrast citādi. Kā? Vēroja. Vēl precīzāk. Slavēja. Jā. Viņa slavēja, viņa daudzināja. Man arī nāca tāda doma, kur Kristus saka mazāku par eņģeļiem. 8. psalmā ir parādīts šis Dieva radīšanas darbs un viņa nodoms, lai cilvēks tāds būtu, bet tālāk jau sako grēkā krišana. Un tad jau cilvēks kļūst mazāks par eņģeļiem, jo viņš taču ir grēkā kritis. Viņš ir zaudējis to savu godījumu. Jā. Ok, es tā uz ātro nevaru atrast, man liekas, kaut kur Nehemijas grāmatā iet runa, kā debes pulki tiešām slavēja un godāja Dievu, vai ne? Redzēdam, kā top viss tas, ko Dievs teikt rada ar Kristus starpniecību, Kristus rokām. Ja? Tas ir no tās interpretācijas atkarīgs. Ja tajā jēdzienā ietilpst arī eņģeļi, tad to var arī savādāk. Tad tas arī, pieņemsim, var izskaidrot, kāpēc ienāca ļaunums un tā tālāk. Ok, labi, ka tu piemini šo te vārdiņa interpretāciju. Tas, ko es teicu, mēģinu atrast, vai ne, ir izcelts. Radītājs tad paliek Elahim, un eņģeļi paliek angelos. Viņi vienkārši ir tur klāt. Kā tu teici, vērodami, ja, un ko viņi paši dara, slavēdami. Bet viņi paši tajā procesā, radīšanā, netiek nosaukt par Elahim, bet viņi klāt ir. Tieši tāpatās, kā bērns nāk pasaulē. Ja? Vecāki ir klāt. Bet tur arī sasaucās tie vārdi, ko Dievs saka, ka viņš nekļūst kā viens no mums, un tāpēc viņš izraida viņu cilvēku no ēdenes dārza. Jā, un kas ir zem viens no tā mums, ja, par ko iet runa, neaizmirsīsim to, ka tad, kad iet runa par radīšanu, ja, tad iet runa par Elahim daudzskaitļu formā, vienskaitļu formā tas vārds nepastāv, ja. Elahim norāda uz mūžīgo, tikai mūžīgais var radīt, tu vari kaut ko radīt. Lai top dakša, pasaka, ja? Un pēkšņi te dakša nokrīt uz grīdas. Ja? Nekad tas tā nenotiks. Ja? Vienīgi, ja tu neesi viltīgs iluzionists. Ja? Iet runa par Elahim, kurš var ne no kā radīt kaut ko. Tāda ir Dieva būtība.